Un es ka mēs varam ieklausīties Dieva vārdā, mums lasīs Gāros no 1. Pētera vēstules 2. nodaļas 11 līdz 25. 1. Pētera vēstule 2. nodaļa 11 līdz 25. Mīļotie, es jūs pamācu kā iedzīvotājus un svešinieks atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. Dzīvojiet krietni, godīgi pagātnes darbā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Pakļaujieties katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai kā kunga dēļ, gan valdniekiem, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīja, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Jo tā ir Dieva griba, ka jūs, labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu, kā slabadi nevis tādi, kam slabadībā būtu kā ļaunuma akcents, bet kā Dieva kalpi. Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīsteities Dievu, godājiet valdību. Kalpi paklausiet saviem kungiem visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciesdams. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsiet sitienus pārkāpumu dēļ. Bet ja jūs labu darījumi cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Viņš saimots neatbildēja zaimiem, ciesdams nedraudēja, atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseli gana un sarga. Sēdieties. Esiet sveicināti, paldies redzēt šajā svētdienas rītā. Un šajā mēnesī, janvārī, mēs domājam par dažādām tēmām, kas attiecās uz mūsu identitāti, kas mēs esam, ko Dievs par mums saka. Jo te, kad mēs nepareizi saprotam, kas mēs esam, mēs cenšamies sasniegt to, kas mums nav paredzēts. Un identitāte ir tas, kā tu redzi sevi, no tā izriet, kāpēc tu ko dari, kas tev ir jādara. Un draudzes kalendārā mums ir atzīmēts, ka no viena tām būtībām, ka mēs kā cilvēki esam Dievu radīti, lai darītu ko? Lai pagodinātu Dievu visās lietās. Tas nozīmē, ka tu esi radīts, tas nozīmē, ka tu neesi kļūda. Tev likties, ka tu piedzimi ģimenē nejaušības pēc, tāpēc, ka tavs mamma, tētis, varbūt sagribēja būt kopā ar mammu, radies tu, un tev likties, ka tu esi kļūdas pēc. Tev var dzīvot ar tādu apziņu, ka tava dzīve ir tikai, kur vējš pūš, kur tu ej, bet tu esi Dieva radīts. Tas nozīmē, ka ir kāds īpaši konkrēts mērķis, kāpēc tu dzīvo. Ir Dievam ir vēlme zināt, ka viņš tev radīs. Radīs sadarboties tavu tēti un mammu. Tad tev pirmkārt ir jāapzinās, ka tu esi Dieva radīts. Tas nozīmē, ka ir kāds konkrēts mērķis, bet tas augstākais mērķis ir nevis, lai kalpotu Dievu, vai tikai sasniegt augstu karjeru, vai atrast īsto cilvēku apprecēties, vai būt laimīgi savā ģimenē. Bet, lai tu ar visu savu dzīves, ko tu dari, pagodinātu Dievu.
Un tas mums bieži izklausās tāpat kā, ej, dari to un nezinu ko, ej tur, nezinu ko. Un gribētu šodien domāt par tēmu, kā to, ko tu dari ar savu profesiju vai darbu vai mācībām, kur tu esi, kā tu vari tajās lietās pagodināt Dievu. Jo mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur arvien vairāk darbu devējs sūdzās par to, kad ir grūti dabūt labus darbiniekus. Un mēs varētu domāt, kāpēc? Vai tā problēma ir izglītības trūkums, vai tā problēma ir tāpēc, ka visi labāk ir aizbraukuši uz īriju, un mēs tādi palikuši, nabadzīgi. Darba devēji un sliktie. Nē, tā nav. Patiesībā izpētot, kas ir galvenie 10 iemesli, kāpēc cilvēki tiek atlaisti no darba 21. gadsimtā, nav saistīti ar viņu izglītības līmeni. Nav pat saistīts ar viņu talantiem spējām, nav pat saistīts ar ģimeni, kuras viņas nav. Bet tie 10 iemesli, kāpēc tu vari tikt atlaist no darba, kāpēc vispār tev neviens negrib laist pie viena darba, ir saistīti ar divām citām lietām. Nosīšu 10 šos galvenos iemeslus, kāpēc mūsdienās cilvēks atlaiž no darba. Un tas nenozīmē tikai no darba, kurā te maksā naudu. Tas var attiekties uz kalpošanu, tas var attiekties uz mācībām, tas var attiekties uz to, kā tu taisi ēst. Ja viens saka, varbūt pārtraukt taisīt ēst, man jau, Zem to ir runa par kaut ko citu. Tātad pirmā lieta ir negodīgums un lojalitātes trūkums darba vietā. Tas nozīmē, ka man kāds dod darbu, ja iespēja strādāt, un es īstenībā tur krāpjos, jo izmantoju to priekš sevis vai, principā, uzskatu, ka es vispār esmu darba devējs. Un darba devējiem, vispār jāpasakās man, kad es pie viņu strādāju. Tā lietīsim. Otrā, metod par savu CV ir darba pieredze pirms iestāšanās darbā. Nekā, pasaka par balodību. Protu, visu protu iedot tādu CV, esmu to pabeidzis, un realitātē saprotu, ka tur nekā daudz no tā nav. Es ar to cilvēki jau redz cauri, es protu, savu izdevu. Trešā lieta ir atteikšanās paklausīt norādēm un pavēlēm. Ka vienkārši tā dumpīgi, negrib un nedara, dara par savā. Un bez kā tāds cieņas pret darba devējiem. Tad tālāk ir par daudz pļāpā un kā to savas lietas darba laikā. Draugos pasēž, Facebookā, gribās, tad visu kaut ko tā izmanto darba devēji ir kā žēlstība, lai patiesībā savu tā kā padomu laikā. Un tur strādāja priekš valsts, bet arī no valsts bišķiņ paņem. Nozogu. Tā visi darīja. Dievlikums. Paņēma toreiz zagi. Kāpēc tev apzagā? Tu nožēloji kaut ko padomu laikā, tur tā. Bez atļaus vienkārši ņēma. Tas jau tie bija cita laiki. Jā. Cilvēki acīs, bet ne Dieva acīs. Arī tajā laikā zag bija zagšana. To es varēju pārdomāt, ko mēs sējam, ko mēs pļaujam. Par nepastāvību darbā un uzvedībā. Tātad viena diena ir priecīgs, otru dienu pilnīgi neko negrib darīt. Nav stabilitātes. Sestā lieta nespēja sadarboties darba kolēģiem, līdz ar to samazina darba produktivitāti. Strīdās, piedauzās cilvēki. Principā tāds cilvēks, kas visiem nosaka garstāvokli strādāt, mācīties vai kaut ko darīt. Nespēja sastrādāties. 7. lieta nespēja izpildīt vienkārši darbu uzdevumus. Nosaka un neizdarīt. 8. dara darbu ļoti lēni, ar daudzām kļūdām, bet tas nav prioritāte. Tad te nav runa par spējām. Tās nāk vēlāk par jums. 9. augsts darbā neierošanās līmenis vienkārši neierodās, kaut tu mazāks alga, nav jau izmaksāt algu. Uz dienā parādās, pārējās dienās. Un 10. apvienošo vielu lietošanu. Tie 10 varbūt iemesli. Bet principā galvenos iemeslus var ieraudzīt divus. Tā ir attieksme pret cilvēkiem un attieksme pret darbu, kas man jādara. Attieksme pret darbu. Tas attiecās gan mācoties mācībās, kas jūs mācāties, strādājot, kalpojot. Tad tās ir tās galvenās lietas. Tad sirds attieksme pret lietām. Tātad nezināšanas, ne pagātnes pieredze,
bet attieksme ir galvenais, kāpēc tev pateikt, es tev negribu neko uzticēt. Un zinu, ko Pēters raksta šo vēstuli laikā, kurā Romā bija, kā mums liekas, cik daudz no cilvēkiem bija verdzībā. Verdzībā tātad, ka tu nepiederēsi sev pašiem. Tas nenozīmē, ka tu vari vispār nevarētu izvēlēties, tu biji skatīts kā lietu. Cik daudz cilvēkiem laikā, kad Pēters rakstīja šo vēstuli, bija verdzībā? Cik? Daudz? Pareizi atbild. 60 miljoni cilvēku. Tāpēc, ka Romas pilsoņiem bija tāds uzskats, kāpēc man jāstrādā, ja ir vergi? Uz kā vienam pielikt ideju, otram, trešam, un līdz ar to 60 miljonu cilvēku principā pieder kā lietas, ja? Viņiem pat vienīgā viņa vēlēšanās principā ir, kā izpatikt saimnieku. Ar to, un daži no viņiem bija pie ļoti sliktiem saimniekiem, citi bija pie tādiem labiem. Un Pēters raksta šo vēstuli savā ziņā kā viņiem, kas ir padoti. Tātad tie, kuriem ir varētu teikt kā tāda darba ņēmēji, bet daudz brutālākos apstākļos nekā mēs. Ja mēs kurnām par sliktiem darba devējiem, tad ej prom no tādā. Vai arī tad pakļaujies viņam un dari to, ko viņš tev teikt. Ja ne, ej projām. Kurnēt visu laiku, tā radīt tādu atmosfēru, tas vienkārši tev pašam nav vieta. Līdz ar to, un lielākā daļa kristiešu tajā laikā draudzēs bija vergi. Nebija tā kā mēs savus darbus un visu kaut ko darām, un tagad mēs sūdzamies, kad mums nepietiekami maksā, ja vispār nav izvēles. Līdz ar to viņš runā par viņiem un māca, varētu teikt, kristīga attieksme pret darbu un pret cilvēku. Interesanti, ka tajā laikā tu varēji būt vergs, bet būt joprojām, teiksim, mācītājs vai draudzes vadītājs vai draudzes priekšnieks. Bet vienkāršais draudzes loceklis varēja būt tavs saimnieks. Iedomājies, kas tātad Jēzus, pieņemsim, ja? Viņš ir tavs vergs, un tu esi viņa priekšnieks. Mājās tu var viņam teikt, ko tu gribi, bet draudzē tev viņam jāprosa. Un tāpēc Pēters viņam saka, tāpēc, lai jums būtu brāļu mīlestību starpā. Jūs atnākat draudzē, aizmirstiet, kurš ir bagātākais, kurš ir gudrākais, kurš ir talantīgākais. Aizmirstiet par šiem statusiem, jo draudzē jābūt vietā, kur mēs visi viens otru pieņem, kā mēs esam, ne tikai kā mēs esam ārpus dzīvē, kādā statusā esam. Pat ja šeit ienāktu prezidents, viņam ir jāatziet, ka viņš ir grēcinieks, tāpats kā es. Un viņš šķiet nevar sēdēt tā ar lielu pompu, sarkanu tepiķi, jā, pat es tagad ierados prezidents. Mēs pret viņu tā izturamies, tāpēc, ka mēs esam valsts pilsoni, bet Dieva acīs nav nekā stāvīgi. Līdz ar to mums ir jārauk, ka, ja mēs gribam būt attiecībās, kurā mēs varam justies visi pieņemt, tad draudze ir tā vieta, kur Dievs grib to redzēt. Ārpusē, jā, mums ir status. Un tā problēma ir tas, ka tāds kristīgs, teiksim, cilvēks sāk strādāt pie otra kristīga cilvēka. Un es dzirdēju, es runāju vairākiem kristīgiem darba devējiem, kas saka, es labāk izvēlos pasaulīgu cilvēku strādāt pie sevis nekā kristīgu. Jo viņš domā, ka viņš būs lielāks atlaists nekā tā. Un tie, kas jūs esat darba devēji, varbūt kādreiz pat esat piefiksējuši. Bet tomēr nevienmēr tas ir vienādi. Jo ir kristieši, kas tiešām, ja viņi dara tā kā Bībeli strādā, viņi sasniegs top līmeņus. Viņi būs labākie darbinieki attieksmē. Nevienmēr viņi būs intelektuāli gudrāki, nevienmēr būs, bet viņu attieksme būs tāda, kur vienkārši darbdevējs būs priecīgs. Un tad ir tādi, kas kaut kā nesaslēdz savu ticību ar praktisko dzīvi. Un tie ir liekulīgie kristieši.
Un līdz ar to mums jāsaprot, kā apvienot manu attieksmi pret Dievu, manā attieksmē pret darbu, ko es daru. Un tas ir ļoti svarīgi. Tas, ko Pēters saka, vairākas lietas. Tā, kad tu esi vidē, ja tu esi ticīgs cilvēks, tad apzinies, ka tu dzīvo starp cilvēkiem, kur netic tam, kam tu. Un šeit atturies vienkārt no miesaskārībām. Kas ir miesaskārība? Un es sagribēju kaut ko izdarīt. Nu, man tā likās, ka vajag. Un tad es eju un daru. Un bieži vien ir tā, ka tas mans esi lielākā problēma manā dzīvē. Tas, ka es sagribēju. Un tas, ko tu gribi, tas ļoti labi. Bet ja tu pakonsultēsies ar kādu gudrāku, es domāju, Dievu, un darīs, kā viņš grib, tad pēkšņi tu ieraudzīsi, ka no tevis sāk parādīties jaunas spēka avots, darīt pēc cita motivācija. Un līdz ar to, ja tu ej uz darbu tikai, lai saņemtu naudu, un tu domā, ka tu būsi motivētāks, tāpēc, ka tev būs lielāka alga, patiesībā tā nav. Motivētākie nav tie, kas saņem lielāko algu. Motivētākie ir tie, kas spēj atrast šo motivāciju savā iekšpusē. Un kristiešu motivācija iekšpusē rada, kad es caur to vēlos pagodināt Dievu. Kad es to daru tā kā Dievam, kad Dievs man dod šo darbu. Un līdz ar to, tad, kad mēs dzīvojam pēc miesaskārībām, mēs dzīvojam pēc savu prātu, nevis Dievu prātu. Tad viņš tagad dzīvoja godīgi un krietni to cilvēku starpā, ja pagāju starpā, ja tiem, kas tic savādāk. Līdz ar to, katram cilvēkam vajadzētu būt godīgam, bet Dievs īpaši atprasa no ticīgiem cilvēkiem būt godīgiem un krietni, tad čakliem darbiniekiem, tiem strādātājiem. Tas nozīmē, ka, ja tev ir savs uzņēmums, tev liekas, tev nevis no jāatskaitās. Tad Pāvils saka, pakļaujieties Dieva dēļ katrai cilvēcīgai kārtībai. Virs tevis ir valsts vara. Zato, ja tu esi darba devējs, tu nevari tēlot vajag tagad imperatoru. Tāpēc, ka virs tevis ir valsts vara, kurai tev pakļaujās. Tev jāmaksā, tas, kas ir valstī jāmaksā. Protams, mēs nevaram būt ideāli perfekti, ka ir reizes, kad valsts mums notiek darīt kādas lietas, kas varbūt grēcīgas, teiksim, padomu laikā, jā, teiksim, aizliedz, ka tur iet uz baznīcu. Bībele saka, vairāk tādu uz Dievu nekā cilvēkiem. Bet visās pārējās lietās Dieva dēļ, tas jādara. Ar to tu pagodini Dievu. Un ir uzņēmēji, kas maksā ļoti milzīgas naudas valstī, bet Dievs viņus svētī, turpina svētīt. Un citi, ja uzzināt, cik viņi daudz nomaksā nodokļus, viņi nosaukas par stūbiem. Bet Dievs viņus nosauka par gudrību. Līdz ar to, tas ir tas, uz ko mēs liekam cerību. Uz to, ko es lieku cerību? Uz savu viltību, savu gudrību, vai Dievs, ja tu man Dievs šo dod iespēju darbu, es klausīšu tev, labi, es ienīstu to valsts, man krīt uz nerviem visi tie nodokļu sistēmi, viss, kas ir, man tas krīt uz nerviem. Bet es to darīšu Dievs priekš tevis, nedēļ pirmkārt viņiem, bet priekš tevis. Un ar to tad tā motivācija darīt ir citādāk. Ja tu to dari, Dievs, es to daru priekš tevis. Un ar to, Pēters saka, tādā veidā mēs kā kristieši esam brīvi. Patiesībā kristietis ir visbrīvākais cilvēks. Jā, viņš atbrīvot no daudzām lietām. Viņš var darīt, ko viņš grib. Bet ar nosacījumiem, ka viņš nekļūst rakas kādā lietā, restīvi atkarīgs no kādas lietas. Otrkārt, ka viņš nav par piedauzību citiem. Un tieši tāpēc, ka mēs nākam pasaulīgā darbā, mēs varam teikt, es esmu brīvs, es pirmkārt klausu Dievu, man no tevi sev jāklausa. Zini, tas bieži vien ir vienkārši attaisnojums. Tāpēc, ka es joprojām, patiesībā, es nepielūdzu Dievu. Jo, ja es mīlu Dievu, es mīlēšu darbu devēju, kas man dod. Nē. Zato viņš saka, esiet jo tāda Dieva grib, ka jūs labu darot atlasnāt neprātīgi cilvēki nezināšanu, kā svabada, nevis tādi, kam svabadīgi būtu kā ļaunam apsaks, kā Dieva kalna. Tad es zinu kādu
dzirdēju par viņu stāstu. Mans tēvs, es tur jau lūdzu, viņš ir ļoti respektē kristīgās lietas, viņš respektē Dieva lietas, bet, viņam vēl ir tāds, teiksim tā, savs viedoklis. Un tad viņš teica, ka pie viņa vidreiz strādāja viens kristietis, kurš brīvajā laikā vienkārši, viņam bija tāda sava filozofija, ka nevajag pakļauties, manam tēvam kā priekšniekam, un tad viņš tāds centās savā veidā ievest kristīgas frāzes, lai liecinātu, ja, un mans tēvs strādā ar akmeņiem, ar kapakmeņiem. Ja, un kamēr cits strādā, viņš tur, liekas, ka savu darbu padarīs, un tikmēr viņš kaut ko citu var izklēdēties, un es nezinu, vai viņš bija izkristietis vai ne, bet tur bija viens kapakmenis, kurš bija, vēl nebija iegravēta, un tur viņš uzrakstīja uz putekļājiem tāda vismas, šeit ir apglabāts velns. Es domāju, baigā liecība. Ja, ziniet, man tas liekas, jo man kā darba priekšniekam, kā darba devējiem, ja viens tur uzrakstīja kaut ko tādu, kas pilnīgi, man liekas, ir vispār no citas pasaules, es neredzu, kā ar to var es būtu par labu liecību, ar piemēru. Ar to Dieva bērns ir gaisa un saules, viņš ir piemērs, viņam jābūt primāram, tam jābūt, kad cilvēki redz kristieti, viņi saprot, tas ir cilvēks, no kuras grib mācīties attieksmi pret cilvēku, pret darbu, pret dzīvi. Kolosiešiem 3:17 teica, visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, tad visu, ko jūs runājat par darbu, to visu dariet, un kungi Jēzus Kristus vārdā pateikamies Dievam Tēvam savu vidu. Ja cilvēks, kurš necīgs, un tu varbūt esi un šaubies par ticības praksi, tad tu vienmēr ieliksi kaut ko, kādu citu motivāciju, kāpēc tu strādā. Tā būs vai nauda. Ja? Tā būs vajadzīga uzturēt ģimeni. Tā būs iespējams cešanās iegūt kādu karjeru, paaugstinājumu, varbūt pat slavu. Bet beigās tas var beigties ar to, ka tev nepieliks naudas paaugstinājumu, ja? Tev varbūt tu necelsies karjeras kāpnēm, tu varbūt pat nebūs lielu godu. Un līdz ar to tu kaut kur vienā brīdī tas, ko tu centies, tev pievirs. Bet ir kāda savā laikā pirmos 300 gadus kristīgā draudzē bija, lai mācītu cilvēks par ticību, kristīgo ticības ikdienas dzīvi, tika izveidots tāda lieta kā katehisms. Kas ir katehisms? Tas ir mutiska apmācība, caur jautājumiem un atbildēm. Tagad mūsu forma ir tāda, kad nav kā katehisms, ir kā svētā. Bet mums bija 4. Agapas vakars, kurā mums bija katehisma apmācība. Es uzdevu jautājumus, cilvēkam atbildēju. Es uzdevu jautājumus, cilvēkam atbildēju. Ja? Tas ir tas veids, kā mēs varam mācīties, viena no formām. Svētdienās, diemžēl tāda forma nav iespējama, jūs pārāk daudz esat, bet mājas grupā ir iespējama šāda forma tā. Un pirmos 300 gadus, kamēr vēl Roma nebija, teiksim tā, okupējusi kristietību, vai otrādi, nezinu kā pareizāk, tad bija tāda jautājuma atbilžu forma. Un pēc reformācijas Anglijas un Skotijas baznīcas bija sašķēlas, un līdz ar to radās atkal vajadzība pēc jaunas katehismu, un to sauc par Westminsteras īso katehismu, kurā pirmais jautājums bija: kas ir cilvēka dzīves augstākais uzdevums? Ko jūs atbildat? Kas ir cilvēka dzīves, tātad tavs un manas dzīves augstākais uzdevums? Un ko šī kristīgā mācība atbildēt? Kā atbildēt? Depresijas. Tas izklausās gandrīz jau, tas ir ļoti labi, bet bieži vien es arī par to domāju, bet es ieraugu, tas ir kaut kas tāds, kas ir lai nonāku depresijas. Paraudīt citu. Jā, ļoti labi. Tur noteikti cits, bet šis nav primārais, kas tur izteicis, ja? Kas ir? Kāds vēl domas? Tad atbildi ir šāda. Šajā katehismā. Cilvēka dzīves augstākais uzdevums, tātad uzdevums, tavs uzdevums, ir godināt Dievu,
un priecāties par viņu mūžību. Tad prioritāšu listē izrādās, un kāpēc? Tāpēc, ka tas ir mūsu sirds jautājums, ar kuru tad mēs visas lietas darām citādi. Jo bieži mēs gribam izmainīt mūsu prātu, domāšanu un ejam uz semināriem, gudrības, bet mūsu sirds ir tā, kas ar kādu motivācijas darīšu lietas. Līdz ar to mācīties Džons Paipers nedaudz pārfrāzē, viņš saka, dzīves augstākais uzdevums ir godināt Dievu, priecājoties par viņu mūžību. Līdz ar to, tu esi un es esam radīti, lai mēs priecātos, lai mēs apbrīnot, lai mēs sajūstinātos par kaut ko. Mēs esam tādi, maz bērni ieraugot, kvīns vai tur vēl kaut kādu, ja? Vai mēs ieraugot, tur tas mācītājs vai tā lieta, vai vai augstināt alga. Tas mums ir dabīgi visiem. Bet pats svarīgākais, par ko man ir jāpriecājas, ir kāds neatkarīgi no apstākļiem. Neatkarīgi no manas algas, no vai man ir lietas, vai nav, man ir apģērbs, vai ēdienas, vai nav. Tas ir Dievs. Līdz ar to būs kaut kas, par ko tu vairāk priecāsies. Ja tu priecāsies tikai par algu, tad priecāsies vienu mēnesī. Algas dienā. Mēneša beigās tev vairs prieka nav, tu tikai domās par to. Vai arī, ja tu domās tikai par karjeras paaugstinājumu, tad iespējams priecāsies vienreiz gadā. Ja? Bet domās par jaunu mašīnu, priecāsies arī kādu brīdi, kā bijušais tenisists Krievu kafejņikos. Viņš teica, ka priecājas par savu Ferrari 2 dienas. Kādā? Cik var klausīties mašīnā, kurā radio aparāts nav, lai tu dzirdētu motoru skaņu. Bet, ja tev būs Dievs, par kur tu visvairāk priecās, tas jūsu Dievs, tad pārējās lietas tev būs, nav, tev nebūs tik svarīgi. Līdz ar to mēs esam radīti, lai pavunātu priecātos par viņu. Un ar to tagad tu strādā, dari ar apziņu, Dievs, es gribu tu darīt par godu Tev, tas priekštevis, viņš ir tāds, kāds viņš ir, bet es to darīju priekš tevis. Arī tas priekšnieks, viņš sāks ieraudzīt. Bet tagad citu attieksmi. Kā piespiest citus darbinieks par līdzīgiem viņam? Un to varētu teikt. Un te parādās tev iespēja liecināt. Es pagodinu to Dievu. Ja? Pilnīgi viņam izsatīs korķus, ja? Bet viņš sapratīs, ka tā ir iespēja. Līdz ar to, tas ir ļoti svarīgi. Savā laikā ļoti un joprojām mūsdienās vismaz Lielbritānijā un ASV augstu tiek vērtāti darbi izteicieni, ko sarakstījis tāda savā laikā populāra britu noveliste pagājušajā gadsimtā Dorothy Sayers. Un viņa bija anglikāņu priestera meita, pabeigusi Oxfordu un specializēsies teoloģijā un mācībā. Un runā par to, ka mums kristiešiem ir problēma savienot mūsu ticību darbiem. Mēs bieži vien ticīgi esam tikai svētdienā. Bet viņi saka, ka ja Dievs mūs ir radījis pēc savu tēva līdzības, un Dievs pats strādāja, tad mūsu būtība ir strādāt un radīt. Un tas ir kaut kas līdzinās mākslas darbu. Ja kāpēc neattiekties pret savu darbu, nevis kā pret verdzību, kurām jāsakāla nauda, bet pret tādu izpausmu, kuru es izbaudu to procesu. Izbaudu to procesu. Viņi uzskatīja, ka darbs ir veids, kā izpildīt šo svarīgāko uzdevumu, pagodināt Dievu. Un viņi principā saka tāds vārdus, uz darbu nevajadzētu skatīties kā uz vargošanu. Uz darbu nevajag skatīties kā uz vargošanu, lai tikai nopelnīt naudu. Bet kāda dzīvesveida, kurā cilvēka darba var atrast pareizo darbošanos un prieku. Un tādējādi pagodināt Dievu. Un efektīvākie darbinieki ir tie, kas spēj atrast prieku no tā, ka viņi vienkārši var to darīt. Ja? Nevis prieks par to, ka man būs alga vai paaugstinājums, bet pats process, kad es to varu darīt, ir prieks. Un tagad mēs apzināmies, ka un kurš vēl vairāk var novērtēt to, kas var darīt cilvēks, kam ir vesels rokas un kājas, ja kurš ir varbūt bijis slims un dziedināts, ja viņš novērtē to.
kaut ko Dievam par prieku, godu, mēs padodam Dievu. Un tā kļūt bieži vien ticīgiem cilvēkiem tas, ka mēs iesaistam Dievu tikai savās lūkšanās, dievkalpojumus un kalpošanās, bet aizmirstam viņu iesaistīt ikdienas praktiskajās lietās, tādās kā mājas kārtošana, dažādu lietu remontēšana, ēdienu gatavošana, saruna ar priekšnieku darbu kolēģiem, bērnu audzināšanu, disciplinēšanu, atpūtu un pat sporta aktivitātes. Ja jūs kā dzirdat, jums liekas, ko tas mācītājs tur leja? Kā var savienot Dievu ar mājas kārtošanu? Labi, saprotu, bērnu disciplinēšanu, bet mašīnas remontēšanu. Bet, ja mēs dziļāk padomājam, kurš zina visu fiziku? Kurš ir kārtības radītājs? Kurš sakārtos perfektāk pasaulē? Kurš zina, ko vajag īstajā brīdī pateikt īstiem cilvēkiem? Un tad, kad tu atdod savu dzīvi Dievam, un saki, Dievs, es gribu darīt tavu gribu, un tu viņam sāc sekot, viņš tev dod savu gudrību, savu svēto garu un vada tev ikdienā. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs esam bieži vien pazaudējuši. Cik reizes es sporta spēlēs, skrienot un saucu, Dievs palīdz, jau man izturēt līdz beigām. Šī pati Dorotija Sēras saka tāds vārdus. Nekur baznīca tā nav zaudējusi savu sapratni par realitāti, kā nespēja saprast un novērtēt laicīgā darba aicinājumu. Baznīca ļāvusi darbam un ticībai kļūt par neatkarīgām lietām. Un vēlāk pēc tam pārsteigt par to, ka tā rezultātā laicīgais darbs pasaulē kļūst par egoistisks, un pat graujoši. Un ka lielākajā daļā pasaules intelektuāli darbinieki ir kļuvuši neticīgi vai vismaz neinteresētkarīgās lietās. Un vai tas nav pārsteidzoši? Nē, tas nav pārsteidzoši, jo kurš gan ir interesēts ticībā, kurai nav ne mazākās intereses par lietām, kas aizņem 10 no dzīves. Ja tava ticība ir tāda, ko liekas, ka laicīgais darbs, tas nav svarīgs, ka tu uzskati, ka tas ir negarīgs, tad tu esi pie šiem, kas ir atdalījis ticību no praktiskās dzīves. Un tas nav bibliskā mācība. Bibliskā mācība visu, ko tu dari. Tad ēdu vai dzer Dievu par godu. Kā varēs ēst Dievu par godu? Pirms tu paņem lielu porciju, Dievs, cik man uzlūk? Vai man vajag to trešo pūciņu arī, vai pilnīgs tikai vienu? Tā, kad tu painteresējies Dievs, ko tu par to domā? Tu zini, ko Bībele par to saka? Tu zini, tavā sirdsapziņā tev Dievs runā. Un tagad to paklausi, tad tu pagodini to Dievu. Ir reiz, ka tu nezini, ko darīt saviem bērniem. Kā to pagodināt Dievu? Dievs, ko man ar šiem maziem grēciniekiem tagad darīt? Palūdzu vienkārši, lai viņš tev dod gudrību. Tu atzīst savu nespēku. Es nezinu, ko darīt. Vai ko tagad darīt ar sievu, kas man tagad kaut zāģēju padorē? Vai vīru, kas atkal sēž pie Dievs un neko nedara? Ko man darīt? Neļaujamies kārībām. Es zinu, ko darīt, ja? Ar Dievu, kā saka, un ej un stāvā. Bet Bībelās, ja tu gribi pagodināt Dievu, paprast Dievs, kas ir tavu gribu? Līdz ar to bieži vien kristieši savā darbvietā domā, ka ticīgo dzīvi viņi var izdzīvot liecinot tikai. Jā. Kamēr citi, teiksim, dzer tēri vai jā, tu viņiem liecina. Bet tas nav viss, kā tu pagodināt Dievu savā darbvietā. Patiesībā tas, ko Dorotija Sēras, viņi pateikt, ka tava darba kvalitāte pagodina Dievu. Cik tu savu darbu labi izdari? Tev nejādara labāk par citiem, jo viņi varbūt vienkārši spējīgā, bet tev jādara labākais, ko tu vari. Jo Dievs redz tev visu, kur tu esi. Un līdz ar to, ja tev liekas, ka laicīgs darbs ir kaut kas negarīgs, tad tu pasaki, ja es to, ko tu dari līdz 30 gadiem, būdams par galvenieku, bija negarīgs.
strādā, bija galvenīgs, iespējams, būvnieks. Un tā bija garīga lieta, jo viņš to darīja, lai kalpo Dievu un cilvēku. Ar to patiesībā tava profesija laicīgā, pat ir iespējams tavs aicinājums. Tavs aicinājums, ar ko tu kalpo Dievu. Līdz ar to bieži vien tu gribi meklēt, kurus kalpo Dievu. Tur arī kalpo Dievu. Dari labāk, ko tu vari, kā savas profesijas pārstāvs. Šī Dorotija arī teica, es esmu pārliecināta, ka Nācerets galvniecības veikliņā nevarēja dabūt galvas ar līkām kājām vai šķībām atviltnēm, kuras vienmēr iesprūst. Tad viņi pārliecina, ka Jēzus, kad taisīja galvas, tas nebija tā uz ātrumu, patērētā kultūrā, bet lai nav šķības kājas un lai viss strādā. Citi pat saka, ka drīzāk viņš bija pat namdars, drīzāk. Ne tikai tie galvenais, bet pat namdars, kas vārds par lietos, kas apzīmē, viņš reizēm bija tas, kas pat mājas cēl vai remontē. Pat plašāk spektrs. Ar to, ko tu dari, vai kā skolotājs, vai kā teicis, vai kā māma, izdara labāk. Es labākais teicis, ko tu vari. Es labākā māma, es labākais vīns, es labākā sieva, ko tu vari. Tas pagoda Dievu, ka tu to, ko tu dari ar kvalitāti. Viens tāds piemērs. Vai jūs zināt tādu komponistu Johans Sebastians Bachs? 10 gadu vecumā viņš kļuva par bāri. Vecāku. Un viņš saprata, ka viņš grib visu savu mūziku veltīt Dievu. Visu, ko viņš rakstīs, būs veltīts Dievu godu. Un 17 gadu vecumā viņš kļuva par draudzes galveno ieģelni. Un pēc kāda brīža ar savu attieksmi, kāda viņam bija pret Dievu, pret darbu, viņš kļuva par muzikālās kalpošanas vadītāju. 18 gados apmēram. Kalpošanas vadītājs. Mēs visu, uz Agitu, uz Danielu, bet tur tāds 18 gadīgs jaunietis. Un viņš katru mēnesi sarakstīja vienu kantāti. Tad sakomponēja darbu, kur vajadzēja visam orķestriem ar dažādiem instrumentiem iespēlēt. Pēc tam viņš kļuva tik kolektīvi savā darbā, ka bija 3 gadi, kur viņš katru nedēļu jaunu skaņdarbus atcerēja. Ja mums ir grūtības iemācīties jaunu dziesmu, Veiloks grupi jau zina, jaunu dziesmu, iedomājas, kas tas bija par nodrošinos, Dievu. Bet vai jūs zināt, ka pirms katra darba, ko viņš uzrakstīja, pirms viņš sarakstīja vispār notis, viņš uzrakstīja tādu iniciāļus Jēje, kas nozīmē Jēzu palīdzi man. Viņš saka, ka viņš nezina, kā uzrakstīt šo darbu. Viņš saka, Jēzu palīdzi man. Palīdzi man uzrakstīt darbu tavu godam. Un tas šīs katra beigās viņš uzrakstījām ar vārdus Sodila glorija, Dieva godam. Izdevās. Zin, to pirms tu eji uz savu darbu, vai pirms tu kaut ko dari, tu var šo mazo lūkšanu, Jēzu palīdzi man. Palīdzi man izdarīt tā, kā tu gribi. Man ir savu standārti, es zinu savas lietas, bet tā, kā tu gribi. Kā es varu darīt to, kā tu gribi? Un beigās tāpēc teiks, Dievu godam sanāk, Dievam lūdzu. Citi teiks, tu tik talantīgs, tev tik labi sanāca. Dievu godam, jo es lūdzu, viņš palīdz. Līdz ar to, bet bieži vien mēs sastāvamies savā darbvietā, ka tu kaut ko labi dari, ka tevi sāk apskaust. Tevi sāk licināt. Un tad sākās, tas jau tas ticīgais, un sāk tevi apsmirt. Un Pēters saka, pacietiet to. Labāk paciet un pakodini Dievu savām ciešanām. Un tā ir žēlstība, ka tu dēļ kā cieti. Un bieži vien mums, kad mēs sastāvamies darbvietā vai dzīvē, ar netaisnību mums dabīgā reakcija ir dusmoties, pretoties. Taču Pēters saka, tā nedariet. Viņš saka, skatieties uz Kristu. Un 22. panta mēs varam lasīt. Pareizāk no Jevāntrā. Viņš saka, jūs esat aicināti ciest. Tu esi aicināts paciest. Jo arī Kristus ir ciets jūsu lomā, jums atstāvos priekšīgi, lai jūs sekot viņu pēkā. Tas nozīmē, ka ja mēs skatāmies tikai uz godīgi, negodīgi, mēs vienmēr būsim dusmīgi. Mēs dzīvojam valstī, kur iespējams liela daļa valdībā var būt, es nezinu, bet mums lieta, mums
būs liekas, ka viņi kaut ko priekš sevi strādā, ka darba devējs netaisnīgs, tur ir netaisnība, sieva netaisnība, nenovērtē vīrs, bērni, tādā. Ja mēs dzīvosim kategorijās taisnīgs, netaisnīgs, mums vienkārši jābūt slēgt dusmīgiem, kurnēs. Bet mēs zinām, ka arī nav patīkami. Mums ir vajadzīgs cits standarts, kā skatīties uz netaisnību. Cits piemērs, kā izturēties pret netaisnību. Un mums ir vajadzīgs kāds, kurš paciet vislielāko netaisnību pret sevi un paliek uz grēku. Tas ir Kristus. Par kuru no viņa grēkiem Jēzus tika brutāli izģērbts, piesist pie krusta, nonāvēts. Par kuru no viņa grēkiem? Par viņu. Viņš vislielāko netaisnību pacītas. Un nevis kaut kādu ļaundaru dēļ, bet manu tavu ļaundaru dēļ. Viņš ir pacītas vissmagāko sodu. Tāpēc, kad mēs esam kādas tad viņš ir par piemēru, kā paciest netaisnību. Teiks, viņš zaima, viņš grēku nedarīja, nedz arī atrada bildes un puķēm. Zem to, kad izturās par tev netaisnīgi, vai tu sāc lamāties pretī, vai tu tomēr pasties uz Kristu, kurš tavā vietā ir izcietis. Un tomēr, līdzīgi kā viņš savalda savu un neko nepasaka. Viņš zaimots neatbildēja zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnības. Viņš negāja sūdzēties, izteiciet, nezinu, kāpēc, sūdzam Bībeli. Sūdzam Bībeli. Tev nevajag būt sūdzam Bībeli, tev vajag būt Bībeli tāds, kurš lasa Bībeli pagodu Dievu, nevis sūdzams. Vienmēr priekšnieks ir, šī draudēks atkal pasūdzējās par citiem. Man bija netaisnīgi. Bet tev jābūt nevis, kas sūdzās citiem, bet ej pie Dievu. Saka, Dievs, tu spriedīs taisnības. Es to daru tikai kā priekš tevis. Ar to paciet zināms, ka Dievs atnesīs taisnības. Tāpēc viņš uznes mūsu grēku savā miesā pie stāvā, lai mēs grēkām bijuši dzīvot taisnībai. Ar viņu brūcēm jūs esat dziedināti. Nozīmē, ka viņa sāpes pie krusta, viņa brūces ir tās, kurās var atrast mīļu. Ja tev atstūt, viņš jau ir atstūmis daudz vairāk bīstams tevis. Ja viņam nesamaksā pateicību, un tev nesamaksā algu, viņš jau vairāk nesaņems. Ja viņu izsmēja, ja tevi izsmēja, arī viņš ir izsmēja. Un skatoties uz Kristu, saproti to lūgu, Jēzu, tu to cieti, lai es varētu izturēt tam, kam seju cauri. Un ar to vienīgā izēja, kam tu iziet cauri, ja tu pazīsti Kristu, tas ko visgrūtākajās ciešanās, vislielākajās grūtībās, darbā, ikdienas dzīvē, tikai pazīstot personīgi Kristu. Tu vari iziet cauri bez rūgtuma, bez nakti. Un tad teikt, jo jūs maldījāties kā abus, bet tagad jūs esat atgriezt pie savu dvēseli gan un sāku. Tu maldījies, tu cerēji, ka tā lieta tev palīdzēs, tas cilvēks tev atbalstīs, tas tev izmainīs tavu dzīvi. Bet tā tie bija maldi kā abus. Bet te ir nosaukts, un ar to es gribētu arī, ka tu pārdomā šīs lietas, ka mēs tiekam atgriezti pie savu dvēseli gana un sāku. Gans ir tas, kas grib rūpēties par savu abu un paprot un darīt viņu laimīgu. Bet šī abus laime ir atkarīga no viņas sekošanas ganam. Tikko abus aiziet citur, viņi nav laimīgi. Zato, ja tu meklē laimi, es gribu, lai Dievs man dara laimīgu, un kāpēc viņš man nepalaukstina algu, tad Dievs to var darīt laimīgu tikai tam, ka tu pazīsti viņu. Bet nevis tāpēc, ka tev ir lielāka alga. Un ja tu dzīsies, lai būtu laimīgs tikai tev uz lielāka alga, un tā ir vajadzīga, ka Dievs tev jau svētīt, viņš tev dos. Ja primāri tu atradīsi savu prieku ar Dievu, jo tad automātiski, kad tu to dari visu priekš Dievu, tie parādās cits entuziasms strādā. Varbūt iesi darba kabinetā dziesmi, tev būs prieks, un strādāt Dievam. Visi saprot, un tu aizraus visus līdz, un visi teiks, es gribu viņam dot bonus, jo viņš sāk pilnīgi citu motivāciju darīt. Bet ja tu darīsi, man liekas, es daru vairāk nekā tā alga man ir, tu sāc kurnēt, tu atnāc jau, šitāds, vajag nepagurni.
To tavs gans zina par tevi, jā? Viņš zina, kā tevi pavaro. Bet tev atbildīgi no viņa jāatpaliek, ja viņš tev piedāvā, ko darīt? Nē. Bet otra lieta ir nosauc par mūsu dvēseles sarunu. Un interesanti, precīzāks tulkojums, viņš ir mūsu dvēseles bīskaps. Jo tur lietos bija vārds episkopos. Bīskaps, viņš ir tavs bīskaps. Ko šis nozīmē bīskaps? Tajā laikā šo vārdu lietoja sekulārā vidē, pasaulīgā vidē. Mēs esam padarījuši tādu garīgu vārdu bīskaps, jā, kaut kas īpaši lūgums. Bet tajā laikā šis vārds bija vairākām profesijām. Piemēram, tas bija nosaukt cilvēki, kas vadīja aktivitātes bērniem, viņus izglītoja, rūpējas par viņu pabarošanu, lai viņi būtu veselīgi savā dzīvē, gan uzvedībā, gan lietās, ko viņi dara. Tie bija bīskapi. Tā sauc bīskaps. Bet bīskapiem sauc arī tos, kuri bija tādi kārtības uzturētāji sabiedrībā, kuri skatījās cilvēkiem, kur bija skandāli, strīdi, viņiem nācās, tā, sodīt tos, kas pēc nopelnē. Vēl lietoja vārdu bīskaps, piemēram, Atēnu kontekstā. Bīskapi bija tie, ka iekarotajās zemēs bīskapiem sauc tos, kas šiem vietējiem iedzīvotājiem lika iemācīties un izpildīt Atēnu valsts likumus un dzīvot kārtībā lietā. Tātad, ja mēs to pārfrāzējam uz Jēzu, tas nozīmē, ka viņš ir tas, kas grib tevi mācīt, kā dzīvot šo zemes dzīvi, kā cilvēku, jo viņš kā cilvēks var izdzīvot. Un viņš kā Dievdēls to var tev dot palīdzību. Un otrkārt, viņš aizstāv tevi pret visiem tiem apsūdzētājiem. Es tev apsūdzu. Un viņš pieļaus sodu viņiem, neuztraucies. Ja kāds aprunā, tad viņš dabūs pēc nopelniem. Ja tu aprunā, tu dabūs pēc nopelniem. Pat vairāk nekā tas viņa otrs. Un viņš ir tas, kas grib uzturēt kārtībā tavu dzīvi. Un viņš ir par tavu drošību, par tavām tiesībām, par tavu mācīšanu, tavu vadīšanu. Vadīt tev tavā dzīvē. Ja tev nav Kristus kā vadītājs, pats Dievs, tu meklēsi vadīt kaut ko citu, tad tu maldies kā abs. Līdz ar to, kā tu var pagodināt Dievu visās lietās, ko tu dari? Ar šādu vienkāršu lūgšanu, ko mēs lūdzam Tēvreizē. Dievs, lai nāk tava valstība, lai tavs prāts notiek, kā debesīs nāk pie zemes. Un pirms katru lietu tu dari, un tu saproti Dievu prātu, tu ļauj tam notikt, tad tu pagodinās Dievu, ka tu izpildi to lietu tā kā Dievu un tā kā Dievs to gribētu. Un tagad no rīta lūdz tā lūgšana un dienas sakārtos pilnīgi greizi, nepareizi, nesāc kurnēt, bet saka Dievs, kāpēc. Mums ir noslēgt viena lietas, kā man sanāca. Aizpēdījā ceturtdienā es gribēju paspēt laicīgi, piekdienā es gribēju paspēt laicīgi uz vilcienu. Biju Rīgā. Bet es tā lūdzu, Dievs, tu zini, vai paspēt šo vilcienu vai uz nākamo, jo uz vienu bija jāskrien, uz otru tā kā nav jāskrien. Un zini, man nepatīk ieskriet vilcienā sasvītušam, bet tev viss ir jānovēl tā. Un tad es tādā tempā es izrēdināju, ka es varētu aiziet no Lašplēša ielas līdz stacijai. Es aizēju pie stacijas 5 minūtes. Liekas pilnīgi, viss kārtībā. Ieej klāt, jānopērk biļeti, rinda. Labi, Dievs, lai notiek tavs prāts, ja tu gribi, lai es paspēju, ja ne? Labi, stāv tajā rindā, viss ātri iet, skatos vēl 3 minūtes, vajadzētu paspēt. Protams, pirms manis viens, man tur vajadzētu tālu biļeti uz rītdienu, uz šo, vai var maksāt tā. Ziniet, tieši pa sevi. Tu vairs negribi pagodināt, tu gribi mājās. Un tā viņš tur nodēja tās visas lietas, un es, protams, Dievs noteikti tavs prāts, bet vai var ātrāk. Tavs prāts notikt, un tad pienākais, un tad liekas, kasieri ilgāk darbojās, kases aparāts ilgāk darbojas, viss tik lēni, pastos 1 minūte, nevar paspēt skrien, bet tu skrien uz peronu, skatos vilciens, kā var pagodināt Dievu tādā? Tikai atgriezties pie tās lūgšanas. Labi, Dievs, es lūdzu, lai tavs prāts noteikti. Tad tagad rāda, ko man tagad 40 minūtes stacijā tagad? Domāju, aiziešu uz grāmatveikalu, palasīt grāmatas, aizēju augšā, tur kaut kāds top shop
pierīkots, nav nekāds grāmatas, domāju, tā, labi Dievs, tālāk, kāds netālāk. Un skatos, iet vīrs, kur man bija sirdīgi uzaicināt Ziemassvētkiem, 4 mēneši man bija baznīcā, te viņš iet, skatos tā, viņš steidzās, varbūt, kas tas ir sirdīgums. Ej viņu pakaļ. Es eju viņu pakaļ, es rādās, viņš arī nokarēs vilcienu. Sāku runāties, viņš saka, ej, padzert tēju. Tā mēs 20 minūtes dzērām tēju, parunājāmies par dzīvi, parunājāmies, kā viņam ir, tad līdz braucām Mišelē kopā, stundu pavadīju kopā ar cilvēku, kur man vajadzēja uzsākt. Vadziet, ja mēs lūdzam Dievs, lai tavs prāts notiek, un mēs pakļaujamies šim Dievu prātam, mēs izvēlamies Dievu gribu un ar to mēs pagodam. Un lai tava dzīve ir tāda, kur tu šo tēvējies, skaidri nevis tā kā antiņu, bet pārdomā šos vārdus. Lai tavs prāts notiek, kā debesīs tā par zemes, lai nāk tavu valstību. Un tagad tu lūksi un sāk pakļausies tam dzīves kārtībai un tām lietām un sapratīsi, kas jādara, tu caur to pagodinās Dievu. Tu redzēsi, ka tomēr tā diena bija izmesta, ja tā bija Dieva pagodina. Lai Dievs tev sveitī, ka tu pārdomā, kam par godu dzīvi, kam par godu strādā, kas ir tas mērķis, kāpēc tu visu dara. Ja tu darīsi par godu, tev katru dienu būs, lai arī cik viņi būs gocīgi, beigās sapratīs Dievs, es darīju, ko varēju, visi slāpīgos, tev piedodīja kaut kas bija. Dievs tev sveitī, ka tu neatdāli savu ticību no ikdienas praktiskām lietām, bet staigā viņu. Lūksim Dievu, nāksim Dievu priekšā. Varbūt, ka tu zini, ka tu savu dzīvi neesi pagodinājis Dievu. Varbūt, ka tu esi kaut kur savā dzīvē dzīvo tikai priekš sevis un domā, ka sev aprunāt un gaida no cilvēkiem pateicību un kā nenāk, tā nenāk. Varbūt šī diena, kurā Dievs saka, mans draugs, lūdzu, lai mācītās no tev, pakļaut savu dzīvi, un es tev rādīšu, kam es tev esmu rādījis. Jā, kungs, paldies, ka mēs varam būt Dievs. Paldies tev, kungs, ka tu mums dažādos veidos parādi, ka mūsu sirds ir tā, kas noteic mūsu dzīves virzību, mūsu motivāciju. Kāpēc mēs darām lietas? Piedod, kungs, ja esam skatījušies uz lietām, lai tikai pagodinātu sevi. Kungs, piedod, ja esam ļaušies tikai savu. Bet paldies, kungs, Jēzus, ka tu esi tā arī mums visiem mācījis, lai mēs lūdzam, lai Dieva valstība notiek, lai Dieva prāts notiek mūsu dzīvi. Kungs, es lūdzos, ka tu piedod šīs, ja nepareizi manuprāt esam gājuši uz darbu, vai devuši darbu citiem, vai izturējušies pēc saviem bērniem, pēc savām mācībām, visu, ko mēs darām. Māci, kungs, mums, tāpat kā tavs dēls, nāc šeit uz zemi, piedzīvo netaisnību, mūsu vietā tik sodīts, bet viņš turpināja pagodināt tevi, un klusībā gāja pie Kristus, izciesdams visu zaigus, izciesdams, lai mēs tik tam žēlot, lai mēs tik pagodināt. Kungs, palīdzies tā dzīvot priekš tevis. Dzīvot, kungs, pagodināt visām, ko mēs darām. Paldies, kungs, ka mēs varam visi vienoties tajā lūkšanā, ko tavs dēls mums mācīs tā lūdzu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai to tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valsts,